Un, protams, sākšu ar to, ka tad, kad bija man šī problēma, iekšēji varbūt tas viss deva man apskatīties uz savu dzīvi pavisam no citas puses, jo, kā es saku, kad katra lieta mums dzīvē ir vajadzīga, it sevišķi problēmas, sāpes, lai iemācītos kaut ko šajā dzīvē. Un būtībā, ja manī nevaldītu varbūt tādas negatīvās emocijas kā bailes un, protams, citas lietas, kas ieslēdz man šo programmu, tad tas viss arī nenotiktu. Es neveicinātu šo slimību, kaut gan es esmu pateicīga šai slimībai un Dievam, jo viņa man ļoti daudz ko iemācīja. Un iemācīja viņa man tiešām apstīties uz savu, tad, kad tā slimība man tiešām nogāza uz lāpstiņām, tā bija man iespēja pastīties uz savu dzīvi no malas, un es ieraudzīju, kad būtībā es viņu esmu apstādinājusi. Jo, kā es jums jau teicu, man mammai bija insults, un būtībā tā ir atkal cita pieredze, bet šoreiz mans stāsts ir par citu pieredzi. Un tad mana dzīve bija tikai riņķi un apkārt viņai, jo iekšēji bija pat šis lepnums, kas nedeva nevienu citu cilvēku paņemt aprūpē, jo likās, ka neviens tā nemācēs kā es, jo es tikai to visu māku, es to varu, jā. Nu, un tad, kad tevi piegāž pie zemes, tad tu saproti, ka tu neko nevari, ka tu esi maziņš, sīks un bezspēcīgs. Jo tad, kad bija man ar šo drudzu un augsto temperatūru jāceļās un jāiet apkopt māmiņu, man enerģijas nebija nekādas, spēks nebija nekāds, man viņa bija pat grūti no gultas dabūt, kur nu vēl stāvēt pie plīts, taisīt ēst, un, protams, visu pārējo, ja. Tā kā tas bija man tāds ļoti smags pārbaudījums un ļoti laba mācība tam visam. Kas attiecas uz šo slimību, tad šī slimība man sākās ar to, kad man saķēra sānu. Saķēra labo sānu un man bija sajūta, ka problēma ir aknā, jo ir kaut kur nospiests vai nu žults pūslis, vai man bija aizdomas, kad ir kaut kādi akmeņi, smilšu graudi, jo ir tā, ka pati akna sāpēt nevar, bet sāp tieši tie visi izvadi, tie visi kanāli. Un viņi jau parasti sāp, ja ir kaut kādas šādas problēmas. Nu, un liels bija man izbrīns, tad, kad 3 dienas man bija šī augstā temperatūra, es ļoti cīnījos ar viņu. Un jums būs speciāli arī vingrinājumi, kurus es parādu un nodemonstrēju, ar kādu veidu var šo augsto temperatūru nolaist. Un tiešām tas man sanāca ļoti veiksmīgi, to temperatūru tā kā nolaidu, bet būtībā man bija sajūta, ka tā ir cīņa ar veidzirnavām, jo nes kāpēc ķermenis man gribēja celt visu laiku temperatūru uz augšu, un es nesapratu, kāpēc viņš grib sevi iznīcināt, jo visu laiku šī temperatūra bija
gribēju celties virs 39. Sākumā man nebija termometra, es pat arī nemērīju temperatūru, bet pēc druģa un viss tā sapratu, ka temperatūra ir ļoti augsta. Tad, kad es aizbraucu uz slimnīcu, es nolēmu pārbaudīt, iziet analīzes, lai secinātu, kas ir par problēmu. Slimnīcā es sastapos atkal ar to, ka šo mediķu tā kā neticība, nievāšana, un es arī viņus pilnīgi saprotu, jo katram mums ir savs darbs, viņiem ir savs, man ir savs, un es viņiem arī teicu, ka es nevienu negribu aizskart un apvainot, tad, kad viņi man deva ibumetīnu, lai es nometu šo augsto temperatūru. Es, protams, no viņa atteicos, teicu, ka man ir savi veidi. Tad daktari, protams, bija neapmierināti. Tad, kad man izsniedz analīzes, tad šajās analīzēs uzrādīja ļoti augstu iekaisumu. Un iekaisums bija tiešām ļoti augsts, jo šis kreatīvais olbaltums, viņš, cilvēkiem viņš ir no 0 līdz 5, tad ar iekaisumu ir augsts iekaisums, ja rādītājs ir no 20 līdz 40, tad manā gadījumā bija 176, paskatieties, kāda starpība, ja. Būtībā šī bija man starp dzīvību un nāvi jautājums, jo kā vēlāk es vēl par šo te visu pastudēju, ja, tad tik augstu rādītāji lec kaut kur 1-2 dienas pirms nāves. Lūk, tad, kad es biju aci pret aci ar šo nāvi, tā jāsaka, vai Dievu, tad iekšēji man bija tāds ļoti spēcīgs nogurums no tā visa, no tās visas cīņas, no tās izdzīvošanas, jo visu laiku es tā kā cīnījos, es mēģināju pati izdzīvot, un tad es sapratu, ka kā es jums teicu, ka es esmu maziņa un nespēcīga un vāja. Tad es teicu, viss, ja es esmu šī dievišķā būtne, tad es atdodu sevi Dieva rokā, un ja mēs esam tik dievišķi, tad ir jānotiek šim brīnumam, un manam organismam ir pašam jāatjaunojas, jāfunkcionē, un visam ir jānotiek. Visai šai sistēmai ir pašai jāstrādā par sevi. Un tajā brīdī man bija ļoti spēcīga ticība, un tikai pēc tam es visu sapratu, kā strādā visi šie dievišķie likumi. Un es atklāju šo noslēpumu, varbūt jāsaka tā, kā strādā visa šī sistēma, jo tikko kā mēs zaudējam saikni ar Dievu, tikko kā mēs ieslēdzam bailes, neusticēšanos, aizdomas, aizvainojumus, lepnumu, dusmas, greizsirdību, skaudību un visas citas mūsu negatīvās emocijas. Tā momentāli mēs zaudējam saikni ar Dievu. Un tad
mēs kā gaismas būtnes, kā dievišķās būtnes, sākam radīt paši. Un, protams, šī radīšana nav mūsu stiprā puse, jo nevienmēr mēs pieņemam tos pareizos lēmumus, un tas vienmēr noved pie šī bezizejas ceļa, ja, kur, protams, mēs atkal saķeram galvu un nezinām, ko darīt un kā darīt, un tad atliek tikai atkal 2 tie ceļi, un viens no tiem ir atkal vērsties pie Dieva pēc palīdzības, tās ir mūsu lūgšanas un piedošana. Un tikai caur lūgšanām un piedošanu mēs spējam atjaunot šo saikni, un tikai caur to, kad mēs nostiprinam savu ticību, mēs nostiprinam šo saikni ar Dievu, un būtībā mums ir arī jāsaprot, ka Dievs ir tas, kas mūs vada pa dzīvi. Jā, mēs izvēlamies šo ceļu, mēs izvēlamies, bet Viņš ir tas, kas dod mums šīs iespējas, Viņš ir tas, kas rāda mums šo virzienu, kas virza mūs, un mūsu šis uzdevums ir saglabāt šo savu ticību sirdī un iemantot šo Dieva mīlestību. Būtībā tas, lūk, arī visās reliģijās tiek mācīts, tikai varbūt mēs to neizprotam nekad līdz galam, jo katra mācība mums stāsta pa savam, un līdz ar to cilvēkam ir liels apjukums, viņš vairs nesaprot, kas un kā. Un, protams, tikai tad, kad es šo visu caur savām pieredzēm izgāju, es to spēju ieraudzīt ar šo savu, jāsaka, šo trešo aci, jā, šo intuīciju, es to izjūtu, es paplašināju savu apziņu, un tikko kā mēs paplašinam šo apziņu, mēs redzam pavisam savādāk, mēs izjūtam pavisam savādāk. Un, protams, tad, kad es atdevu sevi Dieva rokās, viņš sāka tā kā caur mani strādāt. Un viņš man tā kā virzīja, deva spēkus un deva šīs zināšanas, un es sāku ieklausīties savā ķermenī. Un es sāku mēģināt saprast, ko mans ķermenis man signalizē, kāpēc ir šī augstā temperatūra. Un es sajūtu, ka drebulis mani krata, neskatoties uz to, ka man iekšēji visi orgāni bija sajūta, ka vārās, kad iekšēji man ir tā kā augsti. Un līdz ar to gribās vairāk tā kā apklāties, kur tieši otrādi ir jāatvēsina šis ķermenis, jo tikai caur šo augstumu mēs sadzesējam šo iekšējo karstumu, kas mums valda, ja? Bet tajā brīdī, kad ir šīs drebulis, gribās vairāk tā kā apklāties, saklāties, un es ieklausījos ķermenī un pamanīju, ka man salst rokas un kājas. Es sajūtu, ka man rokas ir ledaini augstas un pēdas tieši tādas pašas.
Un tad, protams, pateicoties šīm visām savām zināšanām, kas man jau ir iepriekš bijuši, es sapratu, ka man neplūst enerģija. Jo enerģijas virziens ir enerģija plūsta no kāju pēdām, saucās Dao aplis. No kāju pēdām enerģija ieplūst līdz mūsu mugurkaulu, tātad astes kaulam, ja, aiziet, un pa aizmugurējo mugurkaula daļu šī enerģija caur mūsu galvu veic tādu kā loku un turpina plūst pa priekšējo galveno kanālu, tātad priekšējo vidusdaļu, ja, līdz atkal šim te astes kauliņam, un daļa šī enerģijas izplūst caur roku pirkstiem un caur roku plaukstu dēlnu, ja, protams, šī enerģija turpina pieplūst, izplūst šādi un cirkulēt šo te loku. Šis loks cirkulē 24 stundas diennaktī, viņš būtībā nekad neapstājas, visu laiku notiek šī enerģētiskā cirkulācija, bet ja enerģija ir bloķēta kājās, bloķēta pirkstos, tad lūk, sākas tas, kad mūsu ķermenis tieši tāpat kā dators vienkārši uzkarās, jo enerģija nekur nevar ieplūst, nevar izplūst. Un tāpēc iekšēji sākas šī kratīšana, šī vibrācija, sākas tas, ka mūsu iekšējie orgāni karstums nekur nespēja iziet laukā, ja, sākas tas, ka šī te cirkulācija tiek vienkārši apstādināta, tā kā izsavienojums, ja, notiek enerģētisks. Un, protams, es sapratu, ka man ir kaut kas ar steigu tad jādara, un es atcerējos vēstījumus, kuri stāstīja, ka ļoti labs enerģijas balans, tad, kad it sevišķi mūsu caurvējš izsit enerģiju, mitrums, augstums, karstums, ja, ielikt kājas karstā ūdenī un paturēt vismaz pusstundu. Un līdz ar to šī enerģija ļoti labi balansējas, ja, pa visu mūsu ķermeni. Es domāju pie sevis loģiski, ka ja es ielikšu karstā ūdenī, es atkal uzsildīšu šīs te asins, un man būs ļoti karstas asins, un viņas cirkulēs pa manu tā jau vārošo organismu, tāpēc es sapratu, ka man karsts ūdens neder, ka man vajag šo ūdeni siltu. Sākumā es viņu ielēju bļodā līdz 36 un 6, tā kaut kur grādi, nebija 6, bija 8 kaut kur tā grādi, un sapratu, ka tas man ir pa augstu, kad es sajūtu vēl šo diskomfortu, ka man prasās siltāks. Un es šo te temperatūru, ūdens temperatūru uzliku virs 37 kaut kur, nebija 38 grādi. Un tas man bija komforts, es sajūtu patīkami, ja, man kājās tiešām sāk plūst enerģija, jo mums ir jāsaprot, ka ūdens ir viens no enerģijas vadītājiem, ja, un tiešām es sajūtu, kad man momentāli uz sitienu apstājās drebulis.
tieši šis drēbulis man apstājās. Un man pārņēma tiešām tāda ļoti laba labsajūta, jo es sapratu, ka man vairs nav jāmokās, jāvingro, jāstiep rokas, jo tas fiziski vienkārši vairs fiziski nebija iespējams, jo visas tās dienas es to vien darīju, kā šādi te cīnījos, ja, un te tagad pēkšņi es varu šos muskuļus atslābināt, jo tas ir muskuļu arī saspringums viennozīmīgi, ja? Un šeit man nav nekas jādara, es atslābinu šos muskuļus, un tāpēc es vienkārši uztaisīju sev tik ērti tā, lai, kad es varu tā iegulties, un tiešām atslābināt visus šos te muskuļus un sajust šo patīkamo siltumu, kas dodas man pa kājām uz augšu, un iekšēji pēkšņi man sagribējās palielināt šo enerģijas tempu, un es es atcerējos atkal šo kāju klapēšanu, jo tikko kā mēs sākam papēdi sist pret cietu virsmu, mēs sūtam šo informāciju, līdz ar to notiek tādā spēcīga asins cirkulācija, enerģijas cirkulācija, limfas cirkulācija, ja, un, protams, ar šo te klapēšanu es sajūtu, ka pilnīgi tā kā tirpas, tā kā notirpusi kāja būtu, šīs tirpas man momentāli aizskrēja pa kājām, pa visiem kanāliem, apņēma manu šo sāpošo, velkošo, slimoto vietu, un es sajūtu ļoti patīkamu labsajūtu. Viss organisms man bija vienās tādās tirpiņās. Visi orgāni, viss bija tirpiņās. Un, lai sasildītu vēl šos te pirkstu galus, es viņus arī biju iebāzus tur bļodā pasildīt, bet tas bija atkal šis tupu stāvoklis, jā, gribējās vairāk tā kā atgulties, tāpēc es nolēmu sasildot šos pirkstu galus, atkal apgulties un paspaidīt šos pirkstus. Un tad, kad es viņus spiedu, tieši tās pašas tirpiņas skrēja no katra pirkstiņa, un es sajūtu visus tos enerģijas kanālus, tiešām kā man izvietoti ir enerģijas kanāli pa visu organismu. Un es varu pilnīgi apstiprināt, ka šī informācija pa visiem šiem meridiāniem, pa visām šīm akupresūrām, akupunktūrām, tā ir tiešām taisnība, jo es izjūtu šos meridiānus, es izjūtu, kā šī enerģija cirkulēja, es visus šos te kanāliņus izjūtu, kā viņi aizskrēja uz visiem šiem kanāliņiem, ja. Es jums pat nemāku izstāstīt, tā bija tāda labsajūta, kad man pat gribējās raudāt no priekiem, no tā, kad es vienkārši uzticējos šādi te Dievam, un viņš man deva šo iespēju šādi te to visu izcīnīt, jāsaka tā, uzvarēt. Un pēc 2 minūtēm vienkārši es jau sajūtos ļoti labi, man pārgāja sāpes, un es paņēmu izmērīt temperatūru, un būtībā 2 minūšu laikā man temperatūra bija stabilizējusies uz 37,8. Un tā ir iekaisuma temperatūra, kur ir vajadzīga, lai mūsu imūnā sistēma, tātad leikocīti, attīstītos un veiktu šo savu funkciju, tātad izķertu mūsu šos te mikroorganismus, parazītus, visus šos
infekciju. Un, protams, nākošajā dienā mana temperatūra vairs negāja uz 40 grādiem. Vēl joprojām saglabājās šajos 37 grādos. Un man bija iespēja to dienu nogulēt, jo bija atbraucis mans tēvs, un viņš ar māmu ņēmās. Un būtībā noguļot visu to dienu, dzerot ļoti daudz. Jā, pirms tam nepateicu, kad tad, kad bija šis drudzis, un kad es sajūtu, ka visi mani orgāni vārās, es sapratu, ka man viņi ir jāatdzesē. Un pirmais, ko es darīju pirms vēl tā visu ūdens un vispārējā, es sapratu, ka man ir jāiedzer ūdens, vēss ūdens, lai es atdzesētu iekšēji tos pārkarsušos orgānus. Un es uzreiz puslitru vienkārši ielēju sasaldēt, atsaldētu ūdeni, klāt piepilinot viņam 20 pilienus, jo es dzēru puslitru, 20 pilienus ūdeņradi, lai šīs manas asins, lai nebūtu šī aglutinācija, ja, lai asins nebūtu salipušas, ja. Šādi te es palīdzēju, lai imūnai sistēmai ir, teiksim, šī iespēja nevis iestrēgt, bet funkcionēt pa manu organismu. Un iedzerot šo ūdeni, jā, es tā kā iekšēji atdzesēju, un, protams, ieliekot kājas šajā te siltajā ūdenī, man pārgāja šīs drebulis, un es varēju mierīgi šo te slapjodu vieli vienkārši tā uzklāt sev virsū uz visiem iekšējiem orgāniem un caur miesu atdzesēt viņus. Un tas arī deva, jā, savu šo, kad es viņus, tāpēc bija tā ļoti ātra šī atdzesēšana organismu, tas deva savu šo rezultātu, jo man bija pat tādas, pēc tam man bija tā kā atsāpes, ne, bet, tas periods, kad piemēram, es nogāju gar kamīnu un kad sajūtu to siltumu vai iededzu tur sveces liesmu, kad sajūtu siltumu, man uzreiz katrs orgāns atcerējās šo karstumu un es pilnīgi sajūtu šo surkstošo, tad man tad grūti noraksturot tiešām surkstošo to sajūtu iekšējo, ja. Jo, sākumā, kā es jums teicu, man nebija tas termometrs, un es pat nevarēju izmērīt temperatūru, es nezināju, cik jau man tur ir tas viss uzkāpis, ja, kad es tur ar visām šīm elpošanām tur visu laiku cīnījos, ja. Jā, un, protams, vēl aiznākošā dienā man jau nogāja temperatūra, un es sapratu, ka es esmu uzvarējis. Un tālāk jau es sāku rīkoties, jau pieņemot visas savas šīs zināšanas. Pirmais, ko es darīju, es stimulēju punktiņus 3 reizes dienā. Šos punktiņus es jums arī ielieku. Pievērsiet uzmanību, tie ir, tā kā gritas punktiņi, jāsaka tā, iekaisuma punktiņi, ja, viņi padod šo enerģiju un palīdz atvērt deguna visus kanālus un būtībā palīdz ātrāk izvadīt visu šo te arī iekaisumu ārā. Jo pēc tam jau notiek pamatīgi šī tīrīšanās, un tīrīšanās man bija tiešām pamatīga, ja, jo man sāk nākt viss caur strutīm tas laukā, jo pēc būtības šī te mūsu imūnā sistēma, kā tad viņa tīrās, kādi tad ir šie tīrīšanas veidi.
pirmkārt mēs tīramies caur šīm pašām fekālijām, caur urīnu, ja, tad skalojam tās visas, pat cik man bija nieru iekaisums, ja, tad es skaloju visas šīs savas nieres. Otrkārt, mēs tīramies caur, jā, kamēr atceros vēl, pirmais vispār, tad, kad es jau sajūtu šīs sāpes, bija tas, kad es neēdu. Es visas tās dienas, var teikt, neēdu, es tikai sāku, es tikai lietoju ļoti spēcīgu līdzekli, kas arī ļoti labs, kā tāda ļoti laba recepte, ja? Alveja ar medu un citronu, jo tas ir tāds minerāļu buķete, kuru vajadzīga minerāļu vitamīni, kas ir vajadzīgi mūsu organismam, un, teiksim, jūs varat arī paši pierakstīt uz vienu alvejas tādu, kātu, būtībā tur ir pilnīgi vienalga, tur dieviņš vai resniņš plus mīnus tur uz priekšu, uz atpakaļ, uz vienu to kādu, 3 ēdamkarotes medu un vienu citronu sagriezt. Es viņu tā kopā to citronu sablenderēju, tā šo te miziņu tā kā nomizoju un sablenderēju citronu ar to visu alveju un to medu. Un tādu, jā, es kā zāles lietoju, plus papildus es nopirku treško tēju nierēm, ja, iekaismu, ja, tur arī ļoti vērtīgs šis te sastāvs, man viņš uzrunāja, tāpēc arī viņu iegādājos. Tad papildus es vēl dzēru miltenāju tēju, lai tīrītu arī gan šo pašu žults, aknu, jā, pastiprinātu šīs funkcijas. Ļoti daudz dzeru šķidrumu, jā, man sanāca vismaz kaut kur 5 litri, jā, tas šķidrums, jo es ļoti tīrīju visu, skaloju, jā, visu tās nieres tīrīju, to visu laukā un, protams, visu laiku kopā ar ūdeņradi, jā, aizpilināju šo ūdeņradi. Un tikai tad, kad man temperatūra bija nokritusies, es sāku ēst. Un ēst es sāku tikai un vienīgi ar svaigēšanu. Es ēdu visu svaigu, tas ir, nesaprotat, kad visu laiku sēdu vecu, ja. Svaigēšana, tas nozīmē, kad netermiski apstrādātu barību. Es ēdu svaigus gurķus, ļoti daudz gurķus, ja. Tos pašus ābolus es ēdu, tad es sataisīju griķus, teiksim, uz griķiem es paņēmu uzlēju tā kā karstu ūdeni, lai dezinficētu tos visus mikrobus, un, protams, pēc tam šis ūdens sasūcās šajos te griķos pats, un būtībā, kaut kur pusotras stundas laikā griķi palika jau mīksti, es viņus termiski nevārīju. Es tikai, tik cik to karsto ūdeni pārlēju, lai dezinfekciju uztaisītu, jo mazums tie griķi pa visādām noliktavām tur ir vazājušies, ja. Tālāk viņi man vienkārši brieda paši, un tādi te griķi ir ļoti vērtīgi, jo viņi saglabā visus, viņiem ir ļoti daudz B grupas vitamīni, viņi saglabā visus šos te vitamīnus. Tad, kad mēs viņus sākam vārīt, pazūd vitamīni, paliek tikai minerāļi, bet vitamīni pazūda.
Un tāpēc šī svaigēšana ir ļoti vērtīga, sevišķi pēc šitādām te slimībām. Es jums tiešām iesaku tikai šo te svaigēšanu, pēc tam jūs varat atkal lēnām atsākt to visu, bet sākumā, jā, nekādas gaļas, pilnīgi izslēgts, jā. Es ēdu riekstus, sēklas, jā, tas aizvieto arī olbaltumvielas, tā kā, tās ir arī muļķības, ja tur raksta, ka bez gaļas cilvēks nevar, jo tad tur dzels, tad tur tas tur nav, jā, olbaltumvielas un tā tālāk. Tā nav, jā. Mūsu dzels, starp citu, ja mēs ļoti labi pārzinātu to pašu šūnu uzbūvi, ja, tātad tie paši eritrocīti, viņi sastāv no dzels atomiem un līdz ar to, lūk, šie te dzels atomi, viņi piesaista skābekli. Un, protams, tad, kad, lūk, šie eritrocīti, viņi tak arī nav mūžīgi, tad, kad viņi atmirst, kā jums liekas, kur tad tas dzels paliek, viņš tur izkūp, protams, ka neizkūp, tas dzels joprojām tur saglabājas, jo tā notiek, kad šiem ir mums, tie paši, kā es teicu, tā imūnā sistēma, ja, mikro un makrofāgi, ja, un viņiem ir katram sava šī te funkcija, makrofāgi, viņi tā kā aprīja šīs tā kā beigtās šīs te šūnas un, protams, sintizē tālāk, producē šo visu sastāvu. Un tā kā līdz ar to viņi arī sadala, jā, tur šīs dzels atoms nekur nepazūd mums organismā, viņš vēl joprojām turpina mums tur atrasties. Protams, mums ir, kad dzels pietrūkst organismā, kad dzels ir pa daudz organismā, ja, tie ir atkal citi rādītāji, tie ir pēc eritrocītiem, viņus tur skaita un nosaka, un tie rādītāji atkal, stāsta par to, kad tās ir atkal vai, teiksim, šīs ar atkal kaut kādas infekcijas vai arī tas ir kaut kādas citas šīs te mūsu skābekļu problēmas, ja, cilvēks ļoti sekli elpo, ļoti vāja enerģija viņam, ja, tas arī liecina, kad ir zems šis dzels sastāvs, ja, būtībā šo dzels sastāvu mēs varam atjaunot tīri arī ar elpošanu. Vēl, protams, es lietoju daudz dažādus tur salātus, visu svaigu, jā, visus svaigus ēdu, netermiski apstrādātu. Atgriežamies pie mūsu ķermeņa, tātad šīs, kā mēs varam ķermeni tīrīt. Un viens no tīrīšanas veidiem, kā es teicu, ir mūsu fekālijas un urīns. Nākošais ir caur mūsu tātad elpceļiem, ja, caur klepu, caur visām šīm krēpēm, caur iesnām, ja, viss šīs te, mēs izvadam viss šīs te struts no organisma laukā, ja, caur sviedriem, caur mūsu ādu, ja, svīstot, ja, un ir arī jāsaprot, jo smirdīgāki cilvēkam sviedri, jo toksiskāks cilvēks ir, ja, un tur es tiešām iesaku tādam cilvēkam tikai atmest šo te gaļu, ja, vismaz kaut kādas pāris nedēļas padzīvot bez gaļas, iztīrīt šos te savu organismu, jo viņš ir toksiski piesārņots, jo
šīs te gaļas, viņas arī nekāds labums lielais nav, jo skatoties tad, kad mēs apēdam šo te gaļa pārstrādājās organismā, tīri pilnīgi viņi izvadās ārā 72 stundu laikā. Ja? Tas ir, paskatieties, 72 stundas, ja? Būtībā cik dienas siltumā turās jūsu gaļa. Ja? Pamēģināt 36 grādos, mums iekšēji nav 36 grādi, mums ir iekšēji karstāks, ja? Paturēt siltumā gaļu 3 dienas, ja? Un tad jūs redzēsiet, kādi viņi izskatīsies, ja? Kā viņi tur pūst un kā viņi tur bojājās, ja? Un tieši tas pats arī viss mums arī iekšā notiek, ja? Mūsu zarnās, un tad pēc tam mēs brīnamies, kad mums ir kaut kādas veselības problēmas, ka mūsu organisms ir saindēts un tā tālāk, ja. Tā kā vajag tie, kas ēd gaļu, uztaisīt saucamās atslodzes, ja, dienas, arī kādu dienu padzīvot bez šīs te gaļas. Mans viens no tīrīšanas veidiem bija no rītiem ķiploks. Ķiploks uz tukšu dušu vispār, tikko acis ir vaļā, siekalas ir biezas šausmīgi, jā, tādas nepatīkamas, lipīgas, ja, tieši uz šādām te siekalām paņemt, nogriezt pusīti daiviņas šo te ķiploku un zelēt pa muti šo te ķiploku, zelēt, kaut kur, teiksim, 15, 10 minūtes un visu laiku tā pakošļāt un tās siekalas rīt nost, pakošļāt un siekalas rīt nost, jo tieši šajās siekalās šis mukaltīns, ja, šis dezinfekcijas līdzeklis ir ļoti spēcīgs un tāpēc šīs siekalas ir tādas biezas, ja, un viņas no rītiem ar šo te ķiploku pirmais aiziet uz mūsu šo limfātisko sistēmu, un viņas tiešām visu tur dezinficē un attīra mūsu šo limfātisko. Tas ir ļoti pamatīgs, labs veids, kā attīrīt šo limfātisko sistēmu. Man šī tīrīšanās notika caur iesnām. Nemāku jums izstāstīt, katru dienu man likās, es ar kilogramiem strutis šņaucu laukā un tiešām zaļas, smirdīgas strutis, pilnīgi smirdīgas, ja. Un paskatieties, šī te saistība, kur ir mums, ja, it kā nieru iekaisums un caur degunu, ja, caur strutīm tas viss tā kā skalojās nāk laukā mums. Jo, jā, šeit gribu vilkt tādas kā paralēlas, jo mūsu nieres ir tās, kas atbild arī par šo te šķidrumu funkciju, un, teiksim, pēc visām šīm te austrumu medicīnas mācībām, ja, nieres ir paralēli nierēm ir plaušas, ja, plaušas un nieres, ja, tās ir tādas tā kā paralēlas. Un līdz ar to, lūk, šie te šķidrumi, viņi arī tīrās caurot tādām te lietām mums, kā man, piemēram, caur šo te degunu. To visu es esmu savā dzīvē pielietojusi un, protams, esmu pateicīga Dievam par to visu, par visām šīm savām zināšanām, par visu to, ko viņš man šādi te pa dzīvi mācīja, jo tālāk spēju jums nodot šo informāciju un tiešām novēlu jums stipru šo ticību, jo būtībā ir jau tikai šīs 3 lietas, kas mums ir dzīvē jāiemācās.
tā ir šī ticība, cerība un mīlestība. Jo arī cerība ir šī pacietība, ja, šī gaidīšana. Tā kā iemācieties šīs 3 lietas un atceraties, ka tikai jūs paši esat savas laimes kalēji, un kad visas slimības, visas problēmas jūs ieslēdzat tikai un vienīgi paši. Jo jūs esat pazaudējuši saikni ar Dievu. Un tikai caur lūgšanām, caur piedošanu, jūs spējat šo saikni atjaunot. Tāpēc ņemiet manus vārdus un saglabājiet viņus savos dziļajos failos, un katreiz, kad jums dzīvē kaut kas šāds te notiksies, izvelkat viņus laukā un mēģināt saprast, kāpēc jūs sākāt radīt un kas bija šis te iemesls, ja, ko jums grib ar to atkal iemācīt. Ar to es arī no jums atvados. Nu tā, pirmais, kā noņemt augstu temperatūru, ir gan elpošanas vingrinājums, gan DAO tehnika. Un šī DAO tehnika ir, kad mēs strādājam ar 3-kāršo sildītāju, jo mūsu ķermenis ir sadalīts 3 daļās – galvas, vidus un apakš. Un būtībā apvienojot šo elpošanu kopā ar šo DAO tehniku, var iegūt lielisku šo rezultātu. Protams, tas nebūs uzreiz uz sitieni, ja, bet vismaz 5-10, būtībā man bija kaut ko 15 minūšu laikā, uzreiz sajūtu, kad temperatūra lēnām krītas, jo ķermenis līdzsvaro šo enerģētiku. Un, protams, līdz kaut kādai konkrētai iekaisuma temperatūrai tas viss tā kā paliek. Un vingrinājums ir tāds, ka elpošanu mēs veicam tā kā ar muti un ar mēli. Būtībā ir tā, ka mēs izbāžam mēli, saliekam tādā kā tūtiņā un ieelpojam. Un izelpa mums būs uz skaņu, jo DAO tehnika viņa ir ar skaņas vibrāciju, ja? Un būtībā šeit ir jātaisa acis ciet un jāizjūt šeit un tagad šis stāvoklis. Un tāpēc šī izelpa mums ir uz burtiņu hi. Un šeit mēs iesaistām enerģiju, un tāpēc mēs strādājam ar rokām, jo no mūsu rokām arī plūst tā kā enerģija, un mēs viņu līdzsvarojam visu caur mūsu enerģētiku, kas mums ir šis enerģijas lauks, tad mēs tā kā iedomājamies, ka mēs viņu tā kā cilājam uz augšu, uz leju. Un ieelpojot, mēs ieelpojam uz šo mēlīti tūtiņā. Paceļot rokas līdz pārgalvai, un tad mēs tā kā presējam šo enerģiju uz leju ar skaņu. Un rokas novietojam tā kā uz ceļgaliem, un izstiepjam tā kā kājas, vairāk tā kā priekšā izstiepjam.
Tātad ieelpojam tūpiņā. Un uz būtiņu izelpojam. Nostumjam enerģiju. Novietojam rokas uz ceļiem. Sajūtam, kā no rokām enerģija aiziet līdz pirkstu galiem. Sajūtam tādu tirpošu sajūtu. Varam atgāzties, lai mums ir ērtāk. Un atkal ieelpojam tūtiņā. Ceļot enerģiju uz augšu. Un uz skaņu izelpojam. Nolaižam rokas uz ceļiem. Sagaidām, kad enerģija no rokām aiziet līdz kāju pirkstu galiem. Šeit ir jāizjūt savs ķermenis. Un atkal enerģiju ceļam uz augšu. Un laižam uz leju. Novietojam rokas. Sagaidām, kad enerģija aiziet no pirkstiem uz kājām. Un vēlreiz elpojam caur mēli. Un ceļam enerģiju uz augšu. Un laižam uz leju. Lūk, šādi šis vingrinājums palīdz temperatūrai, nolaist šo temperatūru, samazināt, lai viņa neuzskātu uz augstu. Bet, kā jau esam stāstīju, kad to var veikt pašā sākumā, kad ir vēl spēki, bet tad, kad ir jau spēka izsīkums, un ja šī, tā kā manā gadījumā, temperatūra ir, man jau bija 3. diena, kad es vēl nebiju aizbraukusi uz slimnīcu, bija šis drudzis, un ja tev šādi te visu laiku ir jāvingro, tad vienkārši fiziski tu jau vairs nespēji ne palpot, ne pacelt rokas uz augšu. Un tāpēc tas bija vienkārši fantastisks veids, kad es ieklausījos savā ķermenī un ka tieši ar šo ūdens palīdzību es samazināju savu ķermeņa temperatūru. Ko vēl es darīju? Vēl bija man tāda iespēja pielietot arī punktiņu. Sevišķi, tad, kad es jūtu, kad es atrodos šādā stāvoklī, kad man ir viss tā kā aizvēries, kad man ir kaut kāda arī, pie tās pašas temperatūras, arī jūtu, ka ļoti palīdz starp uzacīm šeit šis punkts. Starp uzacīm, teiksim, ja mēs novilkt no vienas uzacis uz otru uzacis, tad te pa vidu, un būtībā šo te punktu, es arī visu laiku stimulēju, gan uz vienu pusi 9 reizes, gan uz otru pusi, un, protams, iesaistot arī elpošanu, ieelpojot, jo tas ir ar elpošanu, apzinātu elpošanu, viennozīmīgi tā mums ir enerģija, pielietoju viennozīmīgi arī šo te punktiņu, šis te punktiņš man arī palīdzēja. Šis punktiņš ir tā kā ātrā palīdzība arī pie visām šīm te ģībšanām, reipšanām un visām šīm situācijām.
ļoti labi ir paturēt mudras. Ja? Šīs te mudras ir mudra pūta galva saucās, kad mēs uztaisam tādus tā kā bērnībā čurikus, šādi te sakrustojot pirkstus. Ja? Un pēc tam šos pirkstus tā kā savienojam, šos rādītāju pirkstus. Un šos te, kurus mēs apvilkām apkārt, ja, lielos pirkstus saliekam šādi te pāri. Nevis tā te, ka viņi mums ir, bet tā kā šādi te pāri. Un apakšējos sakrustojam īkšķus, saliekam kopā. Un lūk, mums izveidojās tāda kā pūķa galva. Un šādu te šo te mudriņu paturēt, tas arī ļoti vērtīgi. Tieši imūnai sistēmai pie visāda veida vīrusiem, ja, stimulē šo enerģiju pa imūno sistēmu, jo būtībā no mūsu rokām arī, ja, ir iespējams sakārtot šo enerģiju. Bet, galvenais jums jāatcerās, ja, galvenais, lai rokām ir šis siltums, ja jūs jūtat, kad rokās ir augstums, ja, tad arī rokās ir enerģija nobloķēta, ja, tāpēc pirms arī liek kaut kādas šīs te mudras. Manā gadījumā bija tad, kad es ieliku šīs te kājas tajā karstajā ūdenī, tad es spiedu pirkstus no vienas puses un no sāniem ļoti spēcīgi. Līdz 6 saskaitīt, tad atlaidu. Līdz 6 saskaitīt, tad atlaidu. Un katru pirkstu šādi te, kad es paspiedu, es pilnīgi jūtu kā pa pirkstiem, man šādi te aizskrien. Pilnīgi sajūtu, kurā vietā, kur ir tie kanāli. Ir, tāda, šī sajūta ir tiešām tirpas, tā kā notirpst kāja vai rokas, kad nosēž, ja, tad šī sajūta ir tieši tāda pati, kad aizskrien šīs te tirpiņas, un tu pilnīgi jūti, kur viņas tev aizskrien pa visu šo te ķermeni. Un tiešām tā bija fantastiska sajūta, un tieši tādas pašas tirpiņas, tad, kad es ieliku kājas ūdenī un situ pret šo bļodu, papēžus, tad tieši tās pašas tirpiņas no kājām cēlās uz visu ķermeni, un tieši šīs tirpas apņēma visu tās sāpošās vietas. Tā bija pilnīgi tā kā labsajūta, un priekš manīm tas bija tā kā tiešām kaifsritīgs. Jā, šādi te es pārvarēju šo visu slimību. Un, protams, tad, kad šī temperatūra man nokritās, būtībā pēc slimnīcas atbraucot, vēl vienu dienu man šī temperatūra bija, tad lūk, ar šo ūdeni es pastrādāju, un būtībā nākošā dienā man jau temperatūra jau vairāk nebija. Tas nozīmē, ka iekaisums jau rimās, un es uzvarēju. Un, protams, tad es sāku tīrīšanu, ja, un tīrīšanas procesā ir jāiesaista. Visi mēs vairs nevaram gulēt, ja, tad, kad ir temperatūra, tad ir obligāti jāguļ, ja, jo tad, kad mēs guļam, ja, šis ir šis meditatīvais stāvoklis, alfa stāvoklis, kad mums organisms pats ieslēdz šo te dziedniecību, ja, notiek spēcīga atjaunošana, celtniecība, būvniecība mūsu orgānos iekšējā. Nu, un pēc tam mums vajag šo visu tagad skalot un tīrīt ārā, ja, jo šī limfātiskā sistēma, teiksim, lai jūs saprastu, šie leikocīti, viņi tā kā aprīš šos mikroorganismus, šos vīrus, šīs baktērijas, ja, un tālāk viņi paši iet bojā, un viņi lūk caur šīm te strutīm iet uz limfātisko sistēmu, un lūk ceļās, tur mums, manā gadījumā viņi nāca caur ļoti spēcīgu strutis, katru dienu es pūtu caur degunu, šausmas, ko es tikai tur neizpūtu, tiešām zaļas strutis un zaļas un smirdīgas šīs te strutis, tās bija tiešām strutis. Un, jā, paskatieties, cik interesanti nieres, jā, iekaisuši nieres un caur degunu man tas viss tīrījās, protams, viennozīmīgi caur urīnu, caur elpošanu, ja. Es iesaistīju elpošanu, bet ko es gribu jums pateikt,
ka ļoti svarīgi ir ielietot arī punktiņus. Šos punktiņus es jums arī ielikšu iekšā, un tiešām šie punktiņi ir tā kā zāles 3 reizes dienā jāstimulē, ja? Jo šiem te punktiņiem mēs arī atveram šos enerģijas kanālus vaļā, ja? Nobloķētos. Nu, un visam ķermenim, asinsritam, limfātiskā sistēma, lūk, mēs sākam no roku galiem, taisam klapēšanu un uztaisam tādu te saujiņu, laiviņu, tādu kā, ja, un ar šo te laiviņu mēs ieklapējam gaisu, un šo gaisu mēs ieklapējam, lūk, no plaukstas apakšas uz augšu, šādi te 3 reizes, tad mēs apgriežam dēlnu un atkal šādi te ieklapējam šo enerģiju, šo gaisu, šo enerģiju ieklapējam iekšā ķermeni. Būtībā ar šo stišanu, ar šo te sitienu, ar šo, jo mūsu rokās arī ir šī enerģija, ja? Mēs atveram enerģijas kanālus vaļā. Un otrai rokai tieši tas pats 3 reizes pa augšu un apgriežam uz otru pusi roku un 3 reizes pa apakšu. Tālāk mēs ņemam kāju, ja, un šeit, nu, jūs varat šo te kāju novietot kaut vai uz krēsli, ja, un šādi te no sāniem šo te kāju izklapēt. Šādi te 3 reizes. Un pēc tam tieši to pašu veicam no otras puses. Tad šeit ir jāpiezīmē, ka, teiksim, tā roka, ja šī malējā kāja, tad malējā šī roka ir pa aizmuguri. Jo tad, kad mēs no priekšas klapējam, tad mums ir, nu, vieglāk, ja, šādi te viņi uz aizmuguri aiziet, jo šitā te roka pa aizmuguri, tad te nevarēs aiziet. Ja? Tāpēc šī te roka mums aiziet. Un tātad kājas mēs arī izklapējam gan no sāniem, gan no aizmuguras, ja. Pēc tam mēs klapējam, tur, kur mēs tiekam klāt, ja. Būtu jau labi, arī mums kāds no aizmuguras muguru varētu šādi te paklapēt, ja, bet nu, tur ir jāprasa palīdzību. Un tad mēs klapējam šeit nu, šos te virkšņus, šīs te vietiņas, un braucam tā kā uz augšu, vēdriņu izklapējam, akniņu, liesiņu, ja. Un tad no krūtīm šeit šo te vietiņu uz pleciem. Šitien mums imūna sistēma, ja, līdz pleciem šādi. Un tad arī no sāniem mēs šādi te sev paklapējam. Ja. Nu, tur, kur mēs tiekam. Pēc tam mēs ņemam galvu, un galvai arī no kakla daļas mēs sākam šādi te. Un tā kā pie ausīm, ja, lai mums aiziet šeit apkārt ausīm, un uz galvas vidu kakls, ausis un galvas vidus. Un no aizmugurs arī sprandas daļa un šādi te uz galvas vidu. Nu tā. Un, ja mēs šādi te uztaisīsim, tad mums ļoti notiek spēcīga attīrīšana, limfātiskās sistēmas attīrīšana, un mums sāk tīrīties, jo mēs iekustinām asinsritī, limfātisko sistēmu, un mūsu imūnai sistēmai ir, ja, šis laiks un iespēja, ja, atrast šos mikroorganismus, iznīcināt un plus, nu, šādi te caur šo limfu celties un tīrīties mums laukā. Nu tā.
Nu ko, ar to es gribu atvadīties no jums, lai jums izdodas pie visādām šādām te problēmām būt stipriem, pārvarēt to, un galvenais uzticēties. Kā jau es teicu, uzticēties Dievam, uzticēties un saprast, ka ir kaut kas augstāks par mums, un viņš mums vienmēr spēj palīdzēt. Un galvenais nebaidīties, būt drošiem, neuztraukties, neizvairīties, jo tas jau mūs arī nobloķē, un mēs pazaudējam šo saikni ar šo augstāko radītāju, un tad sākam paši radīt. Un tad, cik mēs šīs lietas nepārzinām, tad mēs radam vienkārši fantastiskas brīnums, pēc kuriem vienkārši saķeram galvu, ja, un atkal prasam pēc palīdzības augstākam radītājam, ja, kamēr viņš atkal, protams, caur mūsu lūkšanām un piedošanu, mēs atkal spējam atjaunot šo saikni, ja. Tāpēc esat droši, uzticaties, galvenais ticība sirdī, ja, un jums viss izdosies. Paldies!